Turpinot iepazīt Talsu novada mežu daudzveidību, šoreiz devāmies uz Ģibuļu pagastu Mordangas apkārtni, kur interesanti varēja iepazīt meža īpašības Mordangas un Ziloņa ezera tuvumā. Pārgājiena dalībnieki iepazina, kā daba spēja maskēt senu ezera gultni, pārvarēja dažādas purvainas takas un iepazina interesantus stāstus par dabu. Šeit ir ezeri, šeit ir vēl nenozāģēti meži. Attiecīgi, ja nav nozāģēts mežs, tad arī dabas daudzveidību vairāk var redzēt. Es mēģinu citiem cilvēkiem to parādīt, kas mums apkārt ir. Tas nav tikai mežs, ka zem vārda mežs slēpjās apakšā daudz kas vairāk. Dzīvojot pilsētā, to apkārt un neredz, ir svarīgi tajā brīvajā dienā iziet ārā, palpot to svaigo gaisu un apskatīties, kāds tad ir gada laiks ārā, kāds laiks ir. Un kas vispār notiek mežā. Kalvis Kalniņš stāsta, ka šāda veida pārgājienos līdzi aicinot citus līdzgājējus dodas bieži, un ikreiz pārgājiena dalībniekiem uzdod jautājumu, kas ir mežs. Vienmēr tie ir koki, gaiss, klusums, svaigums, tās lietas, bet pārsvarā zem meža slēpjās daudz vairāk lietas. Manā atbildē mežs esmu es, jo tas vislabāk jūtos. Šīs pārgājiens notika Eiropas putnu vērošanas dienā, tāpēc pārgājiena dalībnieki paralēli meža tipoloģijas iepazīšanai centās novērot arī kādu putnu. Šodien jau mēs te zosis redzējām, pārlidojam pāri. Es nezinu, kā būs mežā ar migrējošiem putniem, bet katrā gadījumā pēc šī pārgājiena gar ezeriem nobrauksim un pa laukiem, jo tā ir ne tikai vērošanas, bet arī uzskaite. Te arī šīs ezers ir dziļāks. Viņš teica 7 metri un gar krastu varbūt īsti nav kur baroties. Citiem pārgājiena dalībniekiem staigāt gar Mordangas ezeru bijis bērnības sapnis, taču bez gīda, kas labi pārzina apkārtni, bijis bail doties vienam mežā. Šajā pārgājienā Kalvis Kalniņš dalījās arī ar ieteikumiem, ko darīt, ja mežā nejauši sanāk apmaldīties. Izvēlamies vienu koku. Piemēram, tur tālumā tādu priedu, bišķiņ šķīdu. Līdz tai aizējam. No tās priedes atkal uzšaujam taisni līnijas nākošo koku. Tā mēs turēsimies uz vienas līnijas. Līdz šim es tā kā paļāvos uz viedierīci, kur tīri labi izved ārā, bet ir nācies apmaldīties. Jā, bet tas uzreiz jau, jā, laba doma. Un arī tas, ka stigas vienmēr izvedīs uz ceļa, ka vienkārši es apmaldījies, turies uz stigas un eju, kamēr sasniedz ceļu. Pārgājiena dalībnieki atzīst, ka ikvienā pārgājienā ir kaut maza lieta, ko apgūt no jauna, jo pat 10 reizes iets maršruts nekad nebūs identisks iepriekšējiem. Nīceta Anna Stariņa, Tereza Matisone, TV9 Pakalni.